Sveiciens futbola izotējiem. UEFA konferences līga ierodas Rīgā un cerams aizkavēsies diezgan ilgi šeit. RFS pirmajā atlases kārtā uzņem Glentoran. Tad pretinieku uzbrucējs precīzi uzsvēra, ka RFS ir sarežģījuma ar standarta situācijām aizsardzībā. Tā tas bija pirmajā mačā Belfastā un tieši pēc standarta arī guva vārtus Glentorana, jau manis pieminēties viņu centra aizsargs. Bet tagad fantastisks sitiens, labi, varbūt nedaudz pārspēlē ar vārdu fantastisks, bet bumbas lidojums patiešām tāds raķetīgs, ļoti lielā ātrumā pēc Stjuarta sitiena. Stjuarts pirmajā mačā nāca uz maiņu, pretiniekiem vispār tikai tāda ļoti konservatīva un piesardzīga pieeja, kas ļauj komandai 90 minūšu laikā izskatīties labi un stabili. Vismaz uz Glentorana fonā. Rostans Džiki tuvēs sodlaukumam. Džiki labi nospēlē šeit. Jāpiespēlē un sitiens ir un bumba. Bumba ir vārtos un vārti ir ieskaitīti. Modus ID 1-0 RFS. Lieli protesti no pretiniekiem, bet asistents ļoti uzskatāmi skrēja centra virzienā. Tas nozīmē, ka necels karot, viņi nefiksēs aizmuguri. 1-0 RFS labā 3-1. 2 spēļu summā. Pirmais nopietnais uzbrukums un uzreiz gūtie vārti. Mums patīk rēķināt procentus, kuram cik ir nopelni vārtu gūmā. Un šeit jāskata Rostans Džiki. Wow, kā nospēlē viņš. Izrēķinājās tā ar aizsargu, ka šis aizsargs joprojām ir palicis uz zāliena. 11-10 formātā tiešām jau ilgāku laiku mačs norisinās. Odišāri ar kreiso kājas sitiens pāri vārtiem Lašā. Vēl par Markusu Keinu pasacīšu dziļus. Viņš ir Belfastā, tādā pilsētā, no kuriem nāk arī Glentoran klubs. Un pamata pozīcija viņam ir vairāk tomēr kreisais aizsargs. Liepājas Metalurgs Sauleka pret Velsas komandas Prestatīna cīnoties viesos uzvarēja 2-1. Tieši tāpat kā RFS šajā duelī. Paraugāmies. Tagad Glentoran piespēlē vārtu priekšā un varēja būt 1-1. Šoreiz gan Prenga nepalīdzēja, atradās blakus, taču nespēja iztraucēt šim sitienam. Fantastiska iespēja Glentoran 18 minūtes izskaņā. Un Jevgeņis Nerugals vien noraudzījās, bumbu lidos vārtos vai nelidos. Kamēr šeit pētīja variantus uzbrukuma attīstībai Modus ID, Jānis Ikaunieks. Un jau labajā flangā Laša Odišāri. Odišāri aiziet garam aizsargam. Šeit gar vārtiem var iedot spēcīgu piespēlu uz talo stabu un tikai skarbumu. Un Džiki nesnāk viņam sitiens. Šī piespēlē Darko Lemājs augstumā. Džiki augstumā, bet vēlējos tieši pateikt par Odišāri. Viņš pirmajā mačā nāca tikai uz maiņu, nospēlēja visai pelēcīgi. Pēc spēles Viktors Moros gan par tik vienu un ar to pietiek, lai secinātu, ka Mārtiņš Čigurs dosies. Bet tagad uzmanība auts pretiniekiem atkal, manuprāt, tomēr ne līdz galam. Izdodas izslīt bumba, bet pavirza to ar galvu uz priekšu, vēl dziļāk soda laukumā un atkal izskatījās visai draudīgi. Grūsts tiek Džiki, neredz pārkāpuma tiesnesis. Atkal un atkal, manuprāt, vairākās epizodē. O, te rūpja kļūda. Te jātaisa 2-0. Džiki ar Jāni Ikaunieki. Jānim jāpiespēlē. Jānim piespēlē lūdzu Džiki. Tās arī notiek 2-0. Jānis Ikaunieks beidzot arī būs kādas vārtus un Džiki galvenais varonis šajā vakarā. Vieglākie vārti Eirokausos Jānim Ikauniekam, bet, protams, viņš tagad būs parādā. Džiki vakariņas vai kino apmeklējumu, varbūt rītdien uz Odiseju kopā. Redzu arī Niks Liede, Roberts Veips iesildās un Strahiņa Rakič, tā skaitā. Jāsaka, šodien nav Cedriks Kvādio pieteikuma atšķirība no pirmā mača, kamēr šeit Ķigurs nedaudz pieturēts, un tas ir pietiekami, lai pie bumbas tiktu vārtsargs. Reālāks punkts nekā šobrīd, bet gaidām to pašu 3-0. Arī Filipovičs pie bumbas, un Filipovičs paskrien garām, un tomēr tas pats Paničs, un tajā pašā stūrī. Tiešām attālums pārāk liels, lai ar šādu sitienu pārspētu pretinieku vārtu. Viņš bija arī atsevišķās spēles virsīgā te. Augstāk ir Ķigurs, un tieši Ķigurs zemuzbrucējs saņem bumbu. Mārtiņš Čigurs noteikti meklēs Darko Lemājs, bet varbūt arī no otrās zonas kādu citu. Strahiņa arī pienācis klāt, Ķigurs pats, un tagad jāgūst vārti. Oi, tukšiem vārtiem vai tukšiem vārtu stūrim garām sīta cilvēks, kurš iesta mača sākumā. Varēja arī mača beigu daļā atzīmēties ar gūtiem vārtiem Modus ID. Zelta formā spēlējošiem futbolistiem 23-kārtējiem Ziemeļīrijas čempioniem. Tagad varbūt ar Talstenu mēģinās izcelties. Jā, ir sitiens no distances un Nerugals atvaira bumbu. Un šķiet prasījās vēl tāda epizode gan par prieku Glentoran līdzutējiem, gan Nerugalu mazlietiņ patrenēt pirms gaidāmiem citiem mačiem. Raucīsimies, kā RFS aizsardzībā, vai nospēlēs līdz galam. Nerugals izgājienā, tikko aizskars, bet tomēr aizskar un bumbu dabū maliņā. Un tagad it kā vēl gribētos, lai tomēr nesilp tiesas, bet aptur skrējienu Saidī. Un 4-1, 2 spēļu summā, 2-1 un 2-0. Divas RFS uzvaras, RFS kvalitātē, Eirokausa pieredze, meistarībā.